10. decembris. Tā lielākā kastīte. Nu, kas tad būs? Ok. Tā, tīvs. Fruit and veggie sprays. Ok, šito mēs pastāstīsim. Mums gan Eiropā ir citādāks, mēs mērcējam. Tas jauns, jā? Šitas, man liekas, viņam Amerikā, jā, kad viņi apsprejo auglīšus vai dārzunīšus no tām ķīmijām, lai noiet nost. Tas tā kā būtībā nomazgā tikai, tur nosprejo nost to visu to. Slikto nu, ko viņi tur ir apsmidzinājuši paši, jā, tā kā. Ok, pamēģināsim, bet es parādīšu pēc tam arī kāds mums ir, ko mēs daram, jā. Paldies! Labs. Neret, kad apsmidzināsim, ja mums smidzinātais nav, mums ir šitās, ko mēs lejam, bet to es parādīšu otrajā video. Apsmidzinām kārtīgi, jā, un tad ir 30 sekundes viņi tur jāpaberž, bet es domāju, rokām neberzīsim, var vienkārši ar sauletīti višķi paberst. Un tad ir rakstīts, ka viņu arī vajag nosmazgāt pēc tam, bet tā kārtīgi paberst, tāpēc, kad turklāt ir tas decilglikozīds, kas noņem šīs taukainās vai vaska veida vielas. Īpaši svarīgi ābolīšiem, jā. Ziniet, kad paši mazgājat, jūtat, ka it kā tā kā liekas, ka vasks virsū. Un ja pat ja ar nadziņu tā bišķītiņās padarbojas, tad arī nāk nost. Tad šis paņem un izšķīdina šo vaskveida vielu un visiem brīnumiem, kas tur vēl klāt ir. Nu, un jā. Tas nozīmē uzreiz, ka ābols ir jāēd tuvāko 2 dienu laikā, jo pēc tam, tā, kad tā vaska kārta ir nost, viņš ļoti ātri sāk bojāties un paliek. Tāpēc, ka jā, tas tāds kā konservējošais efekts, jā. Bet, nu, negribas ar to vasku brīnumu visur ēst. Nu, tā kā tā. Šitādā variantā var arī izdarīt. Nu, lūk, un galvenais ir tas, ka no tā spreja nav nekādas sarkālas sliktās lietas, kas ir kā mūsu elpošana traucē, bet tur tieši ēteriskās eļļiņas ir, kur arī laimīņš un kanēlītes un rozmarīns un ne tikai. Un šeit atkal bija veseli 3 kompozīcijas, Steve's, Purifications un DJ's. Tas sastāvā vēl vairāk ēteriskās eļļiņas, kas atkal iedod savu labumiņu, un beigās tas viss ir tāds, nu, krietnī drošāks, patīkamāks, nu, vienkārši parastu ūdeni mēs nenoņemsim no brīnumus, kas ir sasmidzināti virsū, jo būsim godīgi, protams, lai līdz mums kaut kas atnāk, nu, ir kaut kas jāsmidzina virsū savādāk, jo tas vienkārši pusceļā paliks citādākā konsistencē. Bet, nu, kādi smuki. Un smaržo. Viss forši. Jā, smaržo pēc pa tomātu. Tā kā tāds moments, ko arī lietojam, un ar šādu es arī varu padalīties droši, kāds grib pamēģināt, izmēģināt, līdzīgi kā nākošajā video, tiešām pamēģināt un pajust, vai dara. Tad, nu, lūk, lai auglīšus nomazgātu no tā, kas tur ir virsū, no tām eksotiskajām lietām, izmantoju tīvs, augļu un dārziņu mazgājumu, kas ir pilnīgi organisks un nomazgās visus brīnumus nost. Un es viņu atpildināju šitādu elektrolītu iepakojumiņā, kur viņš bija. Un šeit viņam forši dozētājs, vienkārši tādu vienu spurkšķu. Viss, un uz tādu lielo bļodu, milzīgo, jā, pietiekās. Nu viss, un kāds 15 minūtīņas ļaušu tiem visiem auglīšiem pastāvēt, pēc tam izņemšu ārā, nosusināšu. Nu viss, un tās nelabās lietiņas, kas ir pie miziņām, pie visa, kur viņi ir aiztikti, pie rociņā, viss. Viņi būs ļoti skaisti attīrīti, tā kā par veselīgiem augļiem un dārziņiem. Un par tīriem galvenokārt.